Labrīt, bērni! Labrīt! Šobrīd mēs atrodamies Rīgas mežu vides izglītības centrā, Ekvido, ļoti skaistā, ļoti iedvesmojošā vidē, meža ielokā. Un ikdienā mēs šeit organizējam un vadam dažādas ekskursijas, kas ir veltītas dabas īzeņai, ekskursijas par putniem, par kokiem, par dzīvniekiem. Un mēs uzņemam gan skolēnus, gan studentus, gan pieaugušos, visus cilvēkus, kuriem interesē daba un kuri vēlās ne tikai uzzināt kaut ko jaunu par dabu, bet arī aizraujoši un jautri pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, mežā. Man patīk mežs, bet man mežos nepatīk viena lieta - sarkanās skudras, jo tās ir diezgan sāpīgas. Bet man mežos arī patīk dzīvnieki un citas jautras lietas, kā sēņu lasīšana. Mežā patika vislabāk tas, ka bija jāmeklē visādas meža lietas un spēlējām sikspārņu spēli. Man tā spēle vislabāk patika. Pats labākais, kas man patika, bija tas, ka izvēlējās arī mani kā vaboli sikspārņu spēlē. Tā kā viņi pirmo reizi šādā te pārgājienā, un mēs esam dabā, ja, tad var novērot, ka viņiem tas ļoti patīk, un viņiem ir interesanti, viņi ar azartu pilda visas darbības, ko viņiem šeit piedāvā, izzinoši, izpēta un piedalās visās aktivitātēs. Tuvākajā nākotnē mēs plānojam padarīt šo teritoriju par publisku teritoriju, un šī vieta būs pieejama ikvienam cilvēkam, kas vēlās atpūsties un baudīt dabu. Un kā viena no pirmajām aktivitātēm, kuru mēs piedāvāsim iedzīvotājiem, būs orientēšanās taka, kas aptvers gandrīz visu teritoriju, un tie ir vairāk nekā 100 hektāri, un šī taka būs pieejama bez maksas. Mums Latvijā ir ļoti skaista daba, mums tā jāsargā. Es citiem bērniem arī iesaku atbraukt.